ka tik skaisti smaidošas meitenes mūs gaida turklāt visu dienu. Labdien, prieks jūs redzēt. Paldies jūsu kolēģei par to, ka viņi met izaicinājumu mūsu akcijai pirmā reize birojā. Vienīgais, ka no vienas puses mēs esam atbraukuši ar tādu pacelātu noskaņojumu, satikt brīnišķīgas meitenes, bet no otras puses mazliet bēdīgi. Tāpēc, ka mēs jau pa ceļam runājām, un varbūt kādu no jums arī man var atbildēt. Šobrīd Latvijā ir nepilni 2 miljoni iedzīvotāji, jūs esat vieni no tiem. Es esmu pārliecināts, ka pilnīgi visi zina, kas ir Rīgas Dinamo 8 gadu laikā, mēs esam par sevi runājuši. Tagad pavisam vaļsirdīgi un godīgi paceļ roku tās, kuras nekad nav bijušas pie mums uz spēli. Un tagad nākamais vienkāršais jautājums, kāpēc? Tas nav skolas eksāmens, tā nav nopratināšana, absolūti nē. Vienkārši cilvēciskā interese, tāpēc, ka es pieļauju, ka ļoti daudz mūsu Rīgas Dinamo skatītāji, līdzjutēji joprojām arī, kuri zina, kas ir Rīgas Dinamo, nav atraduši laiku, un iespējams, ka jūs viņiem pateiksiet kādu maģisko ieteikumu, ka tomēr, ir jāatnāk, jāpaskatās, kā mēs klātienē izskatāmies. Ko jūs izvēlaties Rīgas Dinamo vietā? Televīziju? Jūs pēc labākajiem amerikāņu standartiem apsēsties televizorā? Nē. Jūs stādaties priekšā, kas jūs varētu šodien sagaidīt vispār? Es teiktu, ka nē. Es teiktu, ka pagaidām tas priekšstats ir ļoti minimāls patiesībā, tāpēc, ka uz savas ādas izbaudīt to, kā mums veiksies šodien, tas būs tāds neaizmirstams piedzīvojums, un tieši tāpēc mēs esam ieradušies, tieši tāpēc, es gan nevaru teikt, ka tieši tāpēc, bet tādas veiksmīgas sakritības rezultātā vairāk nekā no 300 pieteikumiem mēs otro reizi jau viesājamies valsts ieņēmumu dienestu lielākajā, drošākajā mājā pilsētā, acīm redzot, un tā loze ir kritusi jūsu departamentam, tā kā es jums iesniegšu starta komplektiņu. Es ļoti ceru, ka tas mudinās jūs no saviem mērtajiem divāniem biežāk piecelties un ierasties, tas ir pārējiem kolēģiem, ierasties pie mums, jo vienu es visiem saku un teikšu arī jums, ka jūs nekādā gadījumā nenožēlosiet, ka šovakar nepilnas 3 stundas pavadīsiet kopā ar mums, un es ļoti ceru kopā ar ļoti skaļu līdzjutēju atbalsta pūli. Forši, tā kā, ko bildi uztaisam? Ideāli, jā. Es domāju, ka bērni nāks. Tā lielie bērni nāks. Mēs te nedējojam. Mēs bišķi ārdamies, bet mēs nedējojam. Tieši ņem ārā instrumenti. Viss tas, kas ir saistīts ar skaņu. Sākot ar mikrofoniem, tad mikrofoni informatoram, mikrofoni sensoram, tā tālāk. Šī skaņa, ko jūs dzirdat, tas viss ir šeit, iet caur to pulti. Mūzika var pasūtīt mierīgi, jā. Mēs neesam dārgi. Bet, tas fiksēs mums, jā? Tātad, kas ir šeit? Šeit ir... Dzirdēts kaut kā, jā?